Retais bērns ir vienaldzīgs pret zirgiem, bet kas jāievēro, ja mazais vēlas sadraudzēties ar lielo dzīvnieku pastiprināti? Lielceru skaistajos stāļos ar saviem vecākiem saimnieko Laura Penele, un jau no 4 gadu vecuma pati jāja ar zirgiem un nodarbojas ar jāšanas sportu. Savukārt Luīze ir 5 gadus jauna, smaidīga un atraktīva meitene, kuras mīļākās mantas ir tieši poniji, tieša gan spēļu. Šodien raidījumu Mans mīļais draugs filmēšanas komanda bija liecinieki tam, kā abas meitenes sadraudzējās nevien savā starpā, bet arī ar Lauras pirmo zirdziņu, poniju Džeimsu. Ikdienā Džeims kopā ar Lauru trenē jaunos mazos jātniekus, bet brīvdienās dažkārt pavizina arī vienkārši dzīvnieku mīļotājus, bērnus. Un ja pie zirdziņa bērni dodas pirmo reizi, galvenais esot nebaidīties un atvest kādus kārumus. Nevajag baidīties, droši nākt klaudīt viņu. Viņš jau ir ļoti pieredzējis un viņš zina, ka viņš ir kā labs pret bērniem un viņš nekodīs un nespers. No mājām var vest grauzdiņus, sakaltātu maizīti. Sakaltāt viņiem labāk garšo, jo tā nelīp zobos viņiem. Var arī cukurgraudiņus veikalos nopirkt, burkānus, ābolus, bietes. Visus dārzeņus pārsvarā viņi ēd. Tas, cik ātri bērniem izdodas sadraudzēties ar zirgu, ir ļoti atkarīgs no mazuļa vecuma, rakstura, pieredzes komunikācijā ar dzīvniekiem un, protams, paša dzīvnieka. Bērnus parasti apmāca ar pieredzējušiem zirgiem, kuri jau ir vismaz 6-7 gadus veci. Es uzskatu, ka labāk ir sākt tieši ar šādu mazu poniju un pakāpeniski iet līdz ar vecumu uz lielāku zirgu. Jo visur arī pasaulē un citās jāšanas sporta lielvalstīs bērni sāk tieši ar ponijiem jāt. Ar ponijiem pakāpeniski var visu iemācīties, un arī, ja sanāk kāda kļūmīte un gadās nokrist no ponija, tas nav tik sāpīgi, attālums ir daudz mazāks nekā no lielā zirga. Jo ir arī gadījumi, kad sāk tieši uz lielā zirga un nokrīt, un tad viss, tad vairs neiet klāt lieliem zirgiem. Pirms kāpšanas seglos bērniem parasti zirdziņu atļauj un pamāca aprūpēt, notīrīt spalvu un izsukāt krēpes. Tas arī veicina bērna komunikāciju ar dzīvnieku. Bieži darot kādus darbiņus un palīdzot dzīvniekiem, bērni pārvar bailes un kautrīgumu, ja tas piezadzies. Un, kad zirgs saposts, liekam seglus un iemauktus. Dodoties izjādē ar zirgu, vienmēr der padomāt arī par piemērotu un ērtu apģērbu un apaviem, kā arī drošību. Tātad liekam galvā ķiveri, lecam zirgā un aidā. Savukārt Džeims ir panākumiem un godalgām bagāts ponijs, kurš kopā ar saimnieci Lauru startējis daudzās sacīkstēs. Tāpēc rātna bērnu vizināšana nav gluži viņa stilā. Tomēr mazajai Luīzei šis piedzīvojums ļoti patīk.